Tad Jēzus sacīja saviem mācekļiem, ja kas grib man sekot, tam būs sevi aizliegt, ņemt savu krustu un sekot man. Ja kas grib man sekot, tam būs sevi aizliegt. Un es domāju tā, pie sevis padomāju, ko tas īsti nozīmē aizliegt sevi. Protams, mēs varam uzreiz iedot formulējumu, bet es tādu, zinu, tā kā ievilku gaisu to aizliegt sev, bet Kristu, kā tu to redzi? Kā tu to redzi? Kas tas ir, nozīmē aizliegt sevi? Un varbūt tā, zin, pat būtu interesanti, man gribētu to, zin, tā, palaist mikrofonu, gan izvēs riņķi, ja, ka katrs pateikt, ko aizliegt sevi. Un es domāju, ka mēs nevis virspusē, bet kopīgi mēs pateiktu ļoti līdzīgi. Ļoti līdzīgi, kas aizliegt sevi un tā. Bet pie sevis tā domāju, kas ir aizliegt sevi tieši no tā Kristus, tās mīlestības lielās, ko viņš sev parādīs. Un es uzdevu jautājumu, cik daudz es aizliedzu sevi. Kad es eju pie viņa, kad es gribu, viņam saka, jā, Kristus, es gribu kalpot tev, būt tavs, cik daudz es aizliedzu sevi, vai es vispār aizliedzu sevi. Tas bija tikpat ļoti godīgs tāds tā kā jautājums tam, ko es jums sev daudzreiz teicu pie dziedināšanas, kad nevarēju saņemt jau pagājuši 3 gadu muguras sāp. Un kad es lasu atkal rakstiet, ko 1000 reižu lasījis esmu, ja tev ticība kā sinepi graudiņš teiks, kalnam meties jūrā, un viņš metīsies. Viņš metīsies. Es vēl vairāk pateikšu tā, ja tev šodien ceļi sāp, un ja man būs ticība kā sinepi graudiņš teiks, lai tavu ceļi top veseli, viņiem jākļūst veseliem. Tam ir jābūt tā. Tas, es savādāk to nesaprotu. Varbūt tās es kļūdos. Varbūt mana saprašana nav pilnīgi pareiza. Kā tu to saproti? Es tā esmu pieredzis domāt, ja Dieva vārds tā saka, tad tā ir. Ka nav kaut kādas reizēm tur baigā mīklainā, kaut kāda sajūta, tas tieši par to runā. Ja tev ticība kā sinepi graudiņš teiksi, kalnam meties jūrā, viņš metīsies. Man tūp pie mājas ir Sakaiņu pilskalns. Skatījos kartē, viņam parāda 32 metru augstums ir virs jūras līmeņa. Es pateiktu savam Sakaiņu pilskalnam, ka meties Daugavā, šis paņemtu hriest, pieceltos un iemestos Daugavā iekšā. Tas gan būtu ko redzēt. Iedomājies, viss ziņas būtu pilnas. Visi Facebook un Xboxi un kas tur vēl tur nav. Būtu uzreiz sensācija, liela kaut kas noticies, neticams. Kalns pacēlās, iemetās jūrā. Un tas attiec tāpat uz jebkuru problēmu. Es varu pateikt, kalnam meties jūrā. Vai tas ir vispār reāli? Cilvēcīgs spriežot, nē, vai ne? Cits filozofs izteikt, varbūt, jā, tas varbūt negluži uzreiz tā, bet tēlēni tur, piemēram, varētu notikt kaut kādu, piemēram, Rail Baltics tur pat tuvumā ies, un viņi izdomā tur kaut kādu super pieturu taisīt, un viņi visu to kalnu norok, un aizbar kaut kāds bedres ciet. Tādā veidā tas piepildītos. Iespējams var būt tās, bet ja Dievs saka tā, tu pateiktam jānotiek. Bet kā tieši šis vārds meties jūrā, tā problēma metīsies, ja es ticēšu. Un te vārds, ko tad īsti? Es teicu, es uzdevu jautājumu sev, vai es vispār ticu tam, ka es varu tapt dziedināts? Es uzdevu sev godīgi jautājumu. Un šeit godīgi jautājumu, kā tas ir aizliegt sevi? Vai vārds, kurš atskan, vienmēr te atskan tāpatās, lai foršu dievkalpojums būtu kaut kāds starp citu vārds atskanēja. Ļuda atsūtīja manu rakstu vietu.
Tā raksturvieta viņa bija saņēmusi par kaut kādu konkrētu lietu, kas viņai bija. Bet tā raksturvieta ne tikai noderēja tai situācijai, ko viņa bija saņēmusi, atsūtījis man kā vārdu, bet tā noderēja visiem mums jauniešiem, mēs, kas tur bērni bijām. Es sev pie jauniešiem jau ieskaitīju, halleluja. Tas labi būt ar tādiem jauniem kopā, ja tad pats jauns sajūties. Bet mums visiem noderēja paskatīties, jo mums bija situācija, kad bija kaut kāda, kas skrēja pa priekšu, kaut kas atpalika. Un tad šī raksturvieta, balsoties šo raksturvietu, parādīja šo situāciju, vai tiešām mēs esam rīkojušies pareizi. Tā raksturvieta bija īstajā laikā un atnesa augļus. Un tāpēc šī raksturvieta, es uzdodu sev godīgi jautājumu, vai es spēju aizliegt. Un galvenais, šo raksturvietu es pēc tam jau vēlāk sapratu, domājot par šo dievkalpojumu, bet domājot par šodienas dievkalpojumu, man burtiski parādījās tā kā, bilde, aina, kad cilvēks ved lopu, lielopu, tādu kārtīgu, muskuļains, smuks, trekns tāds, nevis taukains, bet tāds, izskatīgs tāds lops, ved. Un viņš ved viņu tā kā upurim uz kaušanu. Jo nesen pie mums ciemojās Pauls Oleks. Un viņš runāja par šo, arī pieminēja upuri. Par to perfekts kazlēniņš, bet viņš ir akls. Un lūk, un šim lielajam lopam, es burtiski ieraudzīju, viņš ir viss no skata perfekts, bet viņam viena acis ir akla. Viena tikai, ne visa aklas, bet viena acis akla. Un es domāju, vai mūsu upurs Dievam reizēm nav gluži tā kā tas lielops, kur it kā es tiešām tādu treknu vedu, kaut kādu it kā nodošanās, kā varētu sakāt, kāpēc lielops tieši? Tas nozīmē, ka tādu, priekš tevis tā kā dārgu, kaut kādu nodošanās, kaut ko tu it kā kaut ko lielu dari. Bet viņš ir akls. Bet es viņu tāpatās vedu uz nokaušanu. Tas ir rakstīts Malhijas grāmatā. Jo bauslībā aizliedza kaut kādu tādu nepilnīgu upuru pienest Dievam. Pilnīgi aizliedza, nedrīkst tādu nest. Un Malhija runā, kā jūs man pienesat tādus upurus? Un šodienā, vai mans upurs ir patīkams Dievam? Kaut gan viņš no ārpus skatoties ir treknes, labs, ragiem kārtīgs, tāds bullis kārtīgs, ja? Un valku, vai tas ir Dievam patīkams? Bet viņam viena atsākla. Kā tas izskatītos šodien? Kā tas varētu izskatīties šodien? Un ziniet, es ieraudzīju vienu tādu ainu ar šo visu bildi kopā. Kāpēc nepilnīgs upurs? Šodien, kas varētu būt, kaut kādu lielu darbu. Piemēram, šī pati nometne, mēs izdomājam taisīt šo nometni, bet manā sirdī būtu kaut kāds mērķis saicināt ļoti daudz cilvēkus un, piemēram, no tās iegūt kaut kādu finansiālu labumu. Mans upurs ir akls. Mana nodošanās Dieva acīs ir pilnīgi nulle. Viņa ne tikai nulle, bet viņa ir nešķīsta. Dzirdiet? Tāda nodošanās paliek nešķīsta. Un cik daudz mēs gribam kaut kādiem motīviem. Man pēkšņi parādās ļoti daudz brīvu laiks, un tagad es varu ļoti kalpot. Protams, varu vairāk kalpot. Bet vai tas tiešām ir upurs? Jo es tomēr vienmēr skaties, ka Dievs tomēr pievērš uzmanību, ko tas maksā tev. Ko tas ir maksājis tev? Ingrīda strādā darbos, tur šuj dara vēl visu kaut ko, lai nopelnītu savu naudu. Bet viņa atskrien šeit vēl berž grīdi, tāpēc, ka pleķi palikuši. Viņi tur vēl izravē vēl kaut ko. Tas ir upurs. Viņai pašai darba, ko darīt vēl, bet viņi caur to visu atskrien izdara kaut ko vairāk. Dzirdi? Tā ir nodošanās. Cik bieži mēs skatāmies tikai no tās, kad man ir ērti. Niko pēc darba, šeit veļas mazgātavā neesmu bijis, neesmu izbaudījis to baudījumu, ko nozīmē pie karstām veļām strādāt un vispārējos. Kad man vienmēr paticis, man savā laikā mamma strādāja bērndārzā, viņa bija saistīta ar tām veļām. Man ļoti patīk tas aromāts no tās veļas. Nezinu, kāpēc, man tas vienkārši patīc.
Citi brīnās, bet man patika. Jā, bet viņš pēc tā darba atskrēja uz Daugmalu. Cik kilometri varētu būt, Niko, tur? 70 kādu no tevis, kad 70 apmēram, ja? Viņš atbrauca pie mums vakarā, un līdz 11. vēl tur aleluja, slavē Dievu, viņš tur spēlē Dievu, cenšās sagatavojas puisis, tāds jautrāks dziesmas kā jauniešiem, visi jaunieši. Sēž, Niko izliekās ārā, viss. Būtu daudz patīkamāk, ka visi stāvētu kājās, tur halleluja, asariņas tecētu, jā, tur, kā es saku, asari un puņķīši, jā, noticējuši, jā, tāpēc, ka tik labu sajūt, visi sēž. Bet Niko viņš spēlē, viņš palika tur. Un pēc tam viņš brauca vakarā 11, vēl 70 km uz mājām, ka rītā no rīta jānāk uz darbu jau. Jau atkal jāceļās. Tas ir nērti, tas ir diskomforts. Bet tas ir kaut kas, kas Dievam tiešām rūp. Kad tas bija patiesas motīvs. Ka viņš gribēja ielikties, jo viņa sirds bija tā, to varēja redzēt. Ar visu to deksmi, kas no viņa nāca ārā. Tas bija kaut kas patiesas, šķīsts, tīrs, patīkams Dievam. Un tāpēc man tas tā ļoti uzrunāja. Es domāju, ne par velti Pauls Oleks runāja par to, un es pēc tam atcerējos, ka jau es biju redzējis to attēlu ar to govi, to lielo bulli, kurš tikai raklis ar vienu aci. Un pēc tam, bet pareizi Pauls par mums runāja par šo pašu, par upuru. Kāpēc tas tiek atkal pacelts? Tas ir pacelts, lai mums jāpārvērtē sirds Dievs, lai es nebūtu nolaidīgs pret tavu darbu, lai es nebūtu vienaldzīgs pret tavu darbu, lai tiešām nepaliktu vienaldzīgs, jo, ziniet, kad mēs kaut ko vienreizēji izdarām, cilvēki parasti tādi saņemās tādi, aleluja, kaut ko pirmo reizi tas ir tā forša, aleluja, bet, ka kaut ko ilgstoši jāsāk darīt, tas paliek nērti, tas paliek diskomforts, un tajā brīdī noturēt sirdi tādu patiesu, šķīstu, jo Bībelē teikts, visu, ko dar tam kungam, dari ar bēdām. Pareizi, Ingrid, halleluja, man patīk, tas bija ļoti labi un stingri. Dari ar prieku, visu, ko dari ar prieku. Jā, ir grūti, jā, varbūt kāds nepaliek, nenāk kaut kur palīgā, bet kam tu to dari? Kam tu to dari? Tam kungam, amen. Jo arī pat slavētais, šobrīd Dagnī, citi nevar paredzēt, viņi var spēlēt no sirds. Viņi var no sirds, un viņi to dara no sirds. Bet var brīdis pienākt, ka tas, kaut kāds tā kā pienākums. Es varu kā mācītājs braukt uz tejieni. Tāpēc, ka man pienākums paliek tikai. Bet es varu braukt, kungs, ko tu gribi. Kad Dagnī brauc uz dievkalpojumu, viņa Dievs, ko tu gribi. Es gribu būt trauks tavās rokās, kungs, ka tu izlai savu garu, ka tu lieto. Halleluja. Ka mēs paglabājam savu sirdis tādas tīras un šķīstas. Un vēl arī pārdomājot par šo pašu lietu, par šo upuri. Un man uzreiz nāca burtiski atkal otra aina, ka templī, tas ir, varam atšķirt ebreju vēstulē, tas ir uzrakstīts, lai saprotamāks būtu ebrejiem 9. nodaļā. Aprakstīts, lai nav visa bauslība jāizlasa. Pirmie 3 pantiņi. Bija gan arī pirmajai derībai kalpošanas noteikumu un laicīgi svētnīca. Jo telts tika uzcelt priekšējā, kurā bija svečsturs un galds un skatāmās maize. Šī tiek saukt par svēto vietu, bet aiz otra priekškara telts, kas tiek saukt par vissvētāko, kam zelta kvēpināmais altārs un visapkārt ar zeltu pārvilkts derības šķirs, kurā bija zelta trauks ar manu un zaļojošais Arauns zizlis un derības plāksnes. Kāpēc to nolasīja? Pirms vissvētākās vietas stāvēja svečsturs.
no tīra zelta. Svečturs, kam bija jādod gaisma, tur tajā teltī iekšā, kur nebija logu nekādu, kur bija jāiztaro gaisma. Un, ziniet, svečturu burtiski ieraudzīja, ko mēs bijām nesen, nepārāk sen atpakaļ skatījušies atklāsmes grāmatā. 1. nodaļā tas bija pēdējais pantiņš, kur Jēzus saka, ka viņš staigās starp zelta svečturiem 7. Un tur teiks, ka zelta svečturs ir draudze. Draudze, kas iztaro gaismu. Un burtiski simbols burtiski ieraudzīja, kā pirms vissvētākās vietas ir svečturs. Un burtiski tā kā, varbūt es nesavalku, ka tas bija pravietisks vārds, bet ticu, ka tas nav tāpat vien, kad simboliski drīz, ka tam kungam būs jāparādās, mēs atspīdēsim viņu gaismā. Bet šobrīd, kamēr mēs esam pasaulē, burtiski, vēl vaigā neredzam to kungu, mēs burtiski esam tā kā pirms tā aizskar, kam jāiztaro gaisma. Mēs esam zelta svečturs, bet ka mēs nedrīkstam būt tāds, netīrs svečturs. Un Malahijas grāmatā ir teiks, ka tas kungs šķīstīs zeltu, attīrīs no visiem sārmiem, darīs to pilnīgi tīru kā zeltkals. Viņš min kā zeltkals attīri tur sudrabu. Viņš darīs bez kaut kādiem piemaisījumiem mūs tīrus, lai Kristus gaisma mūsos degtu, lai tur tā kunga uguns. Un tajā svečturī, kas bija tā kunga namā, bija speciāls tā zāles sataisītā eļa, kur tikai drīkstēja ienest. Bet, kad Arona dēli ienes svešu uguni, viņa mira Dieva priekšā. Viņa nomira Dieva priekšā. Un es jau arī par to esmu runājis, bet tas tā kā atgādinājumi, ka šodien, es teikšu tā, ka iet cauri tendence, piedodiet, tā iet cauri. Kaut kāda tā kā apmātība, kaut kādiem pasaules līdzekļiem. Mēs gribam uztaisīt, uzķūnēt draudzes, un parādīt. Tā kā ienes svešu uguni iekšā. Tur paskatāmies princips, kā pasauli dara, lai darītu mārketingu, lai nāktu cilvēki, lai mēs piesaistītu uzmanību, tas. Bet tā ir sveša uguns, tā nav uguns, kas Dievam patīk. Bet uguns, ko es esmu redzējis un manījis, pirmkārt jau uguns manī ir tā, ka es degu pa Dieva lietām. Dzirdi? Ka es degu pa Dieva lietām, nevis pa pasaules lietām. Ne pasaulīgām lietām, lai ienes Dievu namā, lai būtu kruta mums tad disene vai vēl kaut kas. Nē, bet kad atnesu Dievu lietas. Un zini, visu laiku jau ir tas kārdinājums, ka valns, tā kā, sūdumuši, pamatīgs sūdumuši, kas krīt uz nerviem, rīt agrumā, kad esi gulējis, ka tev sūdumuši istabā lido. Tev gribās ļoti gulēt vienīgā brīvā diena, kad tu vari izgulēties un tu mēģini mest čību, un tu trāpīt nevar, un tu uzliec spilvenu uz galvas, bet viņi nevar nolaisties un sēdēt rāmas, bet viņi visu laiku lido. Vienkārši kaitinoši tas ir. Un vēlns tā padās māc virs, un nē, jums tomēr vajag būt tādiem populāriem, vēl kaut kā, jums vajag atpazīstamību, un vēl. Bet ne jau tādu atpazīstamību mums vajag, kā pasauli to piedāvā. Mums jābūt, ka Dieva dabai jāparādās mūsos. Mēs nevaram atnest šo altāru svešu uguni, mēs nevaram nest to, kas pasaulē patīkams, ar ko pasaule deg, par ko viņi fano. Mums to nevajag. Mums vajag no Kristus saņemt uguni, šo dzīvo uguni. Ja mēs pat vairs nezinām, kas tā ir dzīvā uguns, un esam apjukuši šajā visā lielajās notikumos, gluži kā Izrēlām bija. Tos gadus nepatējuši, ka tie pretinieki bija izpostījuši tur to templi, un bija palikuši tikai eļļi tik daudz, lai tur vienai dienai bija, bet viņiem, lai pagatavot jaunu eļļu, vajadzēja 7 dienām to eļļu. Un viņa lūdz, viņa gavēja, un tā mazā piciņa eļļas dega 7 dienas, kurai vajadzēja nodegt vienā dienā. Dievs pagarināja eļļu, un tādā ziņā Dievs, mēs kaut ko palaiduši garām, mums vajag šo uguni, ka mēs varam saukt Dievs, mums vajag tavu uguni, mums nevajag pasaules reklāmu, bet mums vajag tavu uguni, dzirdiet. Jēzus Kristus netaisīja reklāmas kampaņas, bet tajā pašā laikā viņš ko darīja? Viņš darīja brīnumus.
Viņš darīja brīnums, viņš dziedināja cilvēkus. Un daži pat teica, klausies, es gribu iet ar tevīm līdz pasaules galam. Nē, tu paliec savā mājā. To apsēsto. Apsēstais, kurā bija leģions. Viņš gribēja sekot līdzi Jēzum. Kāpēc? Domāju gan, ka viņš saņēma tādu atbrīvošanu, pārdabisku, viņš ir beidzot brīvs, svabats. Viņš grib būt pie tevis kopā. Jēzus, ka nē, paliec te patās. Un ko viņš dara? Viņš iet pa visu to reģionu, pa 10 pilsētām un stāsta, klausies, es biju apsēsts, Kristus man dziedināja. Kristus man pieskārās, Kristus man dziedināja, viņš mani atbrīvoja. Halleluja, šodien, tajā pašā laikā mums jābūt šai gaismai. Mums jābūt gaismai. Kristus tevī izdara kaut kāds darbs, viņš tev pieskarās, viņš tev atbild. Pat šī liecība, Ļuda saņemtā raksturvieta, liekas, viņi saņēmas mājās. Vārds ienāca, nezinu, vai noderēs, vai kas, vēl kaut kā, aizsūtīšu Normundam. Tas palīdzēja, cik tur bija jaunieši, nepateikšu tagad, bet kaut vairāk par 10 bija. Jauniešiem, viņiem tiek runāts šis vārds, parādīts uz vārdu. Halleluja, tas nes dzīvību, tas aiziet, kā sēkla tiek izsēta, kas tiek sēta šajā pasaulē, un tas nes svētību tālāk. Mēs tik daudzreiz to visu nonicinām. Mēs paskatāmies uz pasauli, jā, viņam tās, un vēl varbūt šits. Nē, mēs neticam to, ka Dievs var paņemt tevi, kā varbūt tās kā maz maizes gabaliņu, un tevi pavairot. Ne jau tu uztaisīs 10 dagnīs, vienāds kopijas, ja? Un katru noliks savā draudzē. Nē, bet to, ka viņi var paņemt dagnī un burtiski iedvesmot cilvēkus. Halleluja, slavēt citus, dzirdi? Pagodināt Dievu, jaunieši, tāpat tās pagodināt tālāk. Viņi var dot to tālāk. Ne tikai varbūt tās caur slavēšanu, bet tas ar slavēšanu, pielūgsmu, bet visādos veidos. Ka Dievs tev var burtiski pavairot. Un kad cilvēks piedzīvo šo brīnumu no Dieva, viņš nes tālāk. Tur tai ugunī jābūt uz Dieva darbiem. Bet, lai tas notiktu, vai es esmu gatavs aizliegt sevi? Tas nozīmē nevis tas, ka es vedu šo aklo bulli kā upurim kaut kādu, tāpēc, ka man ir izdevīgi. Nē. Bet ka es ņemu to labāko, jo es zinu, ka par to aklo es tādu neko labu nedabūšu, bet to labo es varētu dabūt lielākus ieguvumus sev. Varētu dabūt lielākus ieguvumus sev, bet kad nē, es gribu pagodināt Dievu ar to. Jā, tāpēc arī, kāpēc bija no Levītiem, ja es nemaldos, bija no 25 gadiem līdz 50 gadiem viņi bija tas derīguma laiks, kad viņi iegāja kalpošanā, ka viņi nevarēja būt pārāk veci, tāpēc, ka tajā ir tas spēka pilnbriedums. Un tajā spēka pilnbriedumā, ka var burtiski atdot, tu var izdarīt ļoti daudz, tāpēc novērtējam savus, kā saka, dienas virs zemes, katru dienu, ko tas kungs mums devis, ka es varu aizliegt sev, lai pagodinātu Dievu. Aizliegt sevi, tas, ka pa tevīm pasmiesies, ka tu tāds neprāts, ko tu tādu labu lopu aizved, kaut kur tur Dievam atdot, tu taču varēji aizbraukt uz Kanārijas salām, atpūsties, tu varēji izdarīt to vai nopirkt vēl kaut ko sev labāku un gūt sev kaut ko labāku, bet tu kaut ko esi aizliedz. Nē, es gribu piedzīvot Dievu vairāk. Būt tur, kur Kristus grib tevi redzēt. Halleluja. Teikšu tā no vienas puses, kad braucām uz Valmieru, mums bija iespēja, mēs varējām palikt mājās. Mēs tiešām varējām palikt mājās, laicīgāk aiziet gulēt, tur bērniem būt kopā un tāds priekš manas dvēselītes un miesas būtu daudz vieglāk kaut kur bijis. Bet tajā pašā laikā atkal, kad mēs aizbraucām, Dievs to svētīja. Viņš tiešām svētīja tā, ka mans viss gars dvēseli gavilē par to, kā Dievs darīja brīnišķīgas lietas. Vēl jau vairāk, braucot uz to Valmieru, zinu, ka tu apzinājies, pēc tam būs nometne, tur skriešanas. Man taču vajadzēja mājās vēl to padarīt, visu pat nepaspēju nopļaut.
Man jau sieva saka, tu visu laiku to pļaušanu, es saku, ko var darīt, ka tā zāle aug? Nevar piegriezt, tu visu laiku savu pļaušanu, vai tad citu nav ko darīt? Ir ko darīt, kokus gāzt, vispārējos, bet es nevaru, traucēt tās zāle, nesmuki izskatās, bet es varēju tajā piekdienā tur pļaut to zāli mierīgi mājās. Bet nē, mēs braucām, mēs tur pēc tam sasprintā kaut kas jāpadara vairāk, nogurdinošāk, bet tajā pašā laikā es to atdodu Dievu godam. Un Dievs to lietoja. Saprot, Dievs to lietoja. Un lai nav tā, ka mēs nemākam sevi aizliegt. Tāpēc, ziniet, ka mēs paši padomāt savā, kā sākot, tagad iesim savās gaitās, padomāt paši, ko nozīmē aizliegt Dievam. Es tev neielieku formulu visu pareizo tavās rokās, bet aizliegt sevi. Aizliegt daļu Kristus sevi kaut kur. Kas tas ir? Kas tas ir, tas barotais teļš ar to aklo aci? It kā perfekts. Īpaši no vienas puses skaties. Nepies pie otras puses, tad tu nepamanīsi vēl. Galvenais no pareizā leņķa, kā šodien pieraduši mašīnas tirgot. Galvenais pareizo leņķi nobildot. Tas izskatās smuki labi. It kā perfekti var būt tava nodošanās, bet tikai motīvs iekšā ir nepareiz. Un tavs lops ir nederīgs. Tava kalpošana ir nederīga. Jo, kāpēc es teicu, ka tu lūdz Dievu, ej savā kambarī? Redz, tu vari vilkt to lielo lopu, it kā lielo kaut kādu brīnumu, it kā tam kungam, parādīt visiem, kā tu nododies, kā tu ziedojies un vēl pārējo. Bet tas kungs ieiet tavā kambarī, tavā sirds kambarī, un viņš paskatās, kas tur ir. Vai tur tiešām tas ir dārgs upurs priekš tevī? Jo Jēzum patīk sēdēt pie šķirsta malas. Dzirdi? Kur meta zina. Viņam patīk tur pasēdēt, pakavēties, paskatīties, pavērot. Viņš joprojām vēro. Halleluja. Tāpēc paliksim pārdomās. Un kāpēc man tas vēl vairāk motivēja? Jo arī šajās dienās, arī aizbraucot Valmierā, man tur uzdev jautājumu, bet ko tu saki par pēdējiem laikiem? Un atkal cits tur cilvēks tur pat arī nometnē saka, jā, es jau esmu piekusi no visām tām lietām, kas notiekās, bet tajā pašā laikā nevaram mēs to ignorēt, jo tās ir zīmes, kas notiek riņķī, pēdējo laiku zīme, ka tas laiks ir tuvu. Tas viss ir. Bet pāri visam, kas man uzreiz ataus prātā, un ko gribēju pateikt, tās jaunavas 10, viņas visas dzirdēja balsi. Un zinu, man skaidri palika tas, kad bija tas Covid laiks, tā bija tā balss, kas atskanēja. Jo viņām bija dots laiks sakārtot lukturs. Tur nav teikts, cik ilgi tas laiks bija. Viņas dzirdēja balsi, bet Līgavains atnāca bišķi vēl pēc tam, ka viņš nāk, un tā balss ir atskanējis, ir laiks sakārtot lukturs. Tas nozīmē, tas ir laiks pārvērtēt. Vai tiešām es nevadu visu laiku klibu, upuru Dievam? Vai tiešām manas sirds ir paties Dievam? Vai patiešām es māku sevi aizliegt? Vai tas ir tas, kas Kristum patīk? Vai tas ir, kas Kristum patīk? Un ja tas Kristum nepatīk, un ja man pašam gluži nepatīk, ja es to kaut kādu, izdaru, kā tautā saka, ķep, priekš Dieva, noderēs, būs jau labi, kas tad tur? Tad kā pasaule nāks, domā šeit, kā pasaule atnāks, ja viņi redz uz mums, ka mēs paši nenovērtējam, ja mēs sakam, tas ir Dievs, bet mēs attiecamies kā pret kaut ko mazvērtīgu. Dzirdiet? Pasaule mūs visā vēro. Tāpēc uzdosim šo jautājumu un paliksim Dievu priekšā, jo šis laiks tiešām ir, lai mēs sakārtot lukturus. Dzirdiet? Lai kam vēl trūkst eļas, lai mēs varētu pirkt eļu, lai mēs būtu Dievu priekšā. Un tas ir mūsu lūkšanas ceļam Dievs, tu un es. Es gribu degt priekš tevis.
Es negribu tavā namā nest svešu uguni. Es gribu nest to uguni, kas patīk tev, kas tiešām patīk tev, būt tajā visā. Halleluja! Vai tu gribi to darīt? Dzirdi? Vai tu šodien to gribi? Nest to uguni, ko Kristus paredzēs, ko Dievs paredzēs, kas ir šķīs, jo tu esi lukturs. Dzirdi? Un ļaut, lai Kristus tev tīr kā luktur. Tiešām, lai mēs esam zelta lukturs, zelts, patiesa, neviltota sirds. Dzirdiet? Patiesa kalpošana. Ja es teicu, mīļa, mācieties no manīm. Es esmu lēmprātīgs un no sirds pazemība. Šīs ir galvenās lietas. Patiesa, vienkārši pazemīga kalpošana Dievu priekšā, kas Dievam patīk. Ne ar relkoņiem izbīdīts kalpošanas. Ne, es tur, nezinu, kas pazemīgi un lēmprātība, kas ir balstīta uz mīlestības pamata, kas mīlu Kristu un mīlu cilvēkus. Ja es mīlu Kristu un mīlu cilvēkus, tu nevarēsi paiet garām cilvēkiem. Tu nevarēsi vienkārši būt vienaldzīgs, kad kāds tev stāstīs bēdu stāstus, tavu mute atversies liecībai vaļai, tu nevarēsi klusēt, dzirdi, un tā ir uguns, kas degs tevī, halleluja, kas Dievam ir patīkama, slavu Dievam. Debes Tēvs, es Tev pateicos par Tavu žēlastību, par Tavu laipnību un labestību, ko Tu esi parādījis. Debes Tēt, un es šodien lūdzu, kungs, pārbaudu mūsu sirdis. Tiešām pārbaudu mūsu sirdis, pārmeklē mūsu sirdis. Debes Tēt, lai tur nav nekā lieka. Tēvs, piedod Tēt, piedod par visām tām reizēm, kur mēs esam atvilkuši tavā namā, klibus upurus, atnesuši klibus upurus, uztaisījušies par lieliem kalpotājiem, bet Tēt, tas viss bija klibs tavā priekšā. Debes Tēt, piedod par tām visām reizēm, lūdzu, Tēt, kaut kādām ažganībām mūsu, Tēt, lūdzu, piedod, un es lūdzu šķīsti no tā visa liekā. Es lūdzu šķīsti un mazgā, un es lūdzu Tevi ļoti Jēzus vārdā, ka tiešām Tavs svētā gara uguns aizddzina mūsu sirdis, kad aizddzina mūsu sirdis, ka mēs neesam vieglprātīgi, mēs neesam vienaldzīgi, debes Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, halleluja, halleluja, solo robošikidijaleja, halleluja, debes Tēvs, Jēzus vārdā, Jēzus Kristus vārdā, kungs, lai mēs varam darīt to, ko Tu dari, kā Tu gribi, lai mēs daram, tad, lai mēs būtu visā tajā, lai tas Tev būtu tīkams un patīkams, un tiešām paties uguni, paties gaisma Tēvs, Jēzus vārdā, kas uzrunā pasauli, kas uzrunā cilvēkus, debes Tēt, Jēzus vārdā, ka tas neatstāja visus klātsošus vienaldzīgi, Tēt, ka viņi redz to Tavu uguni mūsos, kungs, halleluja, debes Tēt, ka tas maina viņu sirds, maina viņu dzīves, debes Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, Jēzus Kristus vārdā, Jēzus Kristus vārdā, halleluja, debes Tēt. O, kungs, slavu Tev, debes Tēt, slavu Tev un lūdzu Tev Jēzus vārdā, ka dod spēkus Tēt, kalpo Tev visā šķīstībā, visā tīrībā, kungs, debes Tēt, lai viss, kas liekas Tēt, ka Tu novāc no mums nos, halleluja, lai Tev tīkams tas, ko mēs darām, kungs. Un es zinu, ka Tu katru vienu aicini ar savu aicinājumu, un katru vienu es dzīvē nolicu savā vietā, lai nestu svētību, lai patiesi nestu svētību. O, kungs, lūdzu, palīdzi ikvienam palīdzi. Halleluja, palīdzi tajā vietā, ko Tu esi nolicis. Palīdzi uz tā ceļa, ko Tu katram ikvienam esi nolicis, lai būtu pilnīgi Tevī, Kristu, halleluja, lai izdarītu tos darbus, ko Tu gribi, lai mēs izdarām, debes Tēt, un lai mēs nebūtu remdeni, lai mēs nebūtu vienaldzīgi pret Tavu vārdu, Tēt, lai mēs vienkārši nepalaistu gar ausi visu garām, bet Tēt, ka mēs to satvērtu savās sirdīs, pārdomāt un, debes Tēt, pieaugt Tevī, debes Tēt, lai mēs būtu Tavam godam, Tavai slavai. Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā. Halleluja. Halleluja, debes Tēvs. Halleluja, debes Tēvs. Debes Tēt. Piedod, ka mēs vienmēr esam skatījušies cilvēcīgi.
Mēs vienmēr esam domājuši, ka mēs maziņi kaut ko varam maz vai izdarīt maz. Piedod par tām reizēm, tēt. Ka piedod tās reizes, ka mēs esam nonicinājuši, tēt, tās artavas, ko tu esi mums devis, tos talants, ko tu esi devis. Debes, tēt, bet tiešām, ka mēs varam tos talants, ko tu esi mums devis, tēt. Ar tiem talantiem sakrāt vēl vairāk. Es lūdzu, ka dod mums gudrību, saprašanu, tēt, un arī tādu drosmi, spēku, tēt, un arī gudrību, ka mēs nenonicinām to, bet, tēt, tiešām pavairojam, kungs, kā tu to vēlies, tēt. Debes, tēt, es to lūdzu tev Jēzus Kristus vārdā. Es lūdzu tev to Jēzus Kristus vārdā. Gudrību, saprašanu, tēt. Halleluja, spēku un drosmi. Jēzus Nāceriešu vārdā. Amen.